Nu, februāra izskaņā mums tās kājeles neš tuvāk pavasari, un par kājām runājot, mēs te ar kolēģiem un kāds par ēterā bieži esam runājuši par to nemierīgo kāju sindromu un to, ka tik grūti ir un visādi, tāpēc pie mums ciemos ir tagad speciāls paaicināts doktora Mauriņa klīnikas vadītājs profesors Uldis Mauriņš. Labrīt, Uldi! Jā, labrīt! Mums te kolēģiem tā tad ir tāda lieta. Mums ir tādas nemierīgas kājas, kas mums traucē iemikt, un mēs nezinām, kā to risināt, un mēs te palasījām, ka ziemeļniekiem aktuāla problēma vispār daudziem ir. Jā, un nesaistīt ar nedēļas nogalas tuvošanos. Jā. Visbiežāk gan, protams, ka bieži mēs saistam vēnu problēmas ar nemierīgām kājām un ar problēmām, kas rodās mums naktī, bet tas visbiežāk nav saistīts. Visbiežāk tomēr tas būs mugurkaulu problēmas, neiroloģiskas problēmas, un tur vajadzētu vairāk vingrot. Ja visiem tiem, kas caur dienu sēž, ja, viņiem, protams, kad viņiem nav, ir tāda muskulatūra, ko mēs varam nodarbināt, un mēs viņu iespaidojam ar gravitāciju, tādā brīdī mēs varam staigājot, teiksim, noteikts muskuļu grupas attīstīt, bet neattīstam visbiežāk mugurkaulu muskuļus. Un tātad to, ko vajadzētu, ko jūs varbūt zinat, ir tāda plankings, visādas rāpošanas, ziņģītes un vēl viss kaut kas tāda ārstnieciskā fiskultūra un fiskultūra, kas ir virzīta, lai nostiprinātu tieši to muskulatūru, ko mēs nevaram attīstīt staigājot jeb ar gravitāciju ikdienā vai sēžot. Ja, tas nozīmē, ka būtu tomēr papildus jāvingro, veidojot, teiksim, šeit tādu interesantu grupu, kas katru dienu kopā atnāk un kādu stundu no rīta pavingro. Lūdzu, nedariet tā. Nu, tad tiešām tā kā dzirdēs no kolēģiem un arī tiešām būs kaut kāda kopīgā vingrošana rīta aplīdz. Es vēl cerēju, ka varbūt kaut kādas masāžas un krēmiņi var palīdzēt kāju problēmām. Nu, tad drīzāk, kad atnāk kāds masieris un kārtīgi pašstrādā. Tā būtu programma sliņķiem, ja, jo sliņķiem to ļoti labi vienmēr var ieteikt, ja, ka tagad mēs lūdzu mani masējiet, vai lūdzu šeit burju smērējiet, vai vislabāk cilvēki, faktiski vislabāk pārdodās tas, kad ir kaut kāda brīnuma tablete, ko es tagad iedzeru, un esmu pa 10 gadiem jaunāka, skaistāka, un man nekas nesāp. Tādu var lieliski pārdot. Bet skatos uz savu manifestācijas dēli, kur salikts ir perfektais rezultāts. Jā, bet es atceros no bērnības, un vecā viņai bija problēmas ar vēnām, un tad viņa man, es viņai biju tāds kā palīgs, es masēju, un tā bija tā mūsu ideja uz to, ka tas viss varētu uzlaboties. Bet vispār tādas vēnu problēmas arī mēdz pārdzimt? Noteikti. Teiksim, tādā brīdī, ja ir vecmāmiņai vai vecākiem bijuši vēnu problēmas, ļoti liela iespējamība arī, ka jums nākotnē būs vēnu problēmas, un noteikti šajā gadījumā jēga to izmeklēt. Un preventīvi kaut kā rīkoties, tad tas būtu izmeklēšana un paskatīšanās, jā? Preventīvi, protams, ir pierādīts atkal, ka tie, kas ilgi sēž vai stāv, tātad tieši jūs, viņiem ir apmēram 2 reizes biežāk vēju saslimšanas. Ko jūs varat darīt? Jūs varat darbā stāvēt. Vai jums ir iespēja pacelt galdus augšā, izveidot stāvu galdu? Konkrēti šos nav mikrofoni. Es varu pacelt un es varu strādāt šādi. Bet jā, izcili. Jā, man vajadzētu elektrisko galdu, ko pacelt attiecīgi augstāk. Tas būtu mums darbiniekiem klīnikā visiem ir šie elektriskie galdi. Viņi var mainīt, viņi var, teiksim, tas būtu ieteicams. Ja, ka darba vietā, teiksim, tad, kad jūs strādājat, nevis caur dienu atnāc un tāds izvēlies šādi krēslā, tu sēdi caur dienu, ja, un tev faktiski visi muskuļi tanī brīdī atrofējās, bet tu esi tāds kustīgs, ja tu maini savu pozīciju, tu pastaigājies, tad tev ir iespēja to koriģēt arī darba vietā. Tas būtu ieteicams. Bet, ja ir jau konstatētas kaut kādas vēnu problēmas, vai var gadīties tā, ka var uzlaboties situācija un vairs nav nepieciešama, tur, teiksim, operācija vai kaut kas tāds? Tas gan laikam nenotiks, tas līdzīgi kā laikam nenotiks tas, ka mēs varētu palikt atkal 18 gadus jauni. Ja? Jo, teiksim, vienmēr tas cilvēkam ir tas jautājums, kurā brīdī man bija vislabākā kondīcija, kad es biju viskaistākā vai es izskatījos vislabāk un jutos vislabāk. Un tad daudz atcerās to periodu, teiksim, no 20 līdz 30 gadiem, ka tas bija tas periods, kad viņam bija tā veselība vislabākā, viņš izskatījās vislabāk un, teiksim, tajā vecuma grupā jau, kas ir 50, 60 vai 60, 70, nav iespēja atgriezt 60, 70 gados to stāvokli, kāds mums bija 20 gados. To nevarēsim, bet ko mēs varam darīt? Mēs varam tādu, kā mēs runājam, mēs varam sekot līdz pietiekamai kustība aktivitātei, jo arī asinsvadiem, arī iekšējas slānīts ir muskuļi, un tur ir, teiksim, jūs esat dzirdējusi par kardiovaskulāro, teiksim, trendiņu, tātad tādā brīdī, ka mēs trenējam sirdi, asinsvadus, locītavus, muskuļus, tad arī, protams, mums trenējās kopā ar mums arī dzen vējas, to mēs varam darīt. Mēs varam sekot
sekot līdz veselīgam dzīvesveidam, tātad, kā mēs runājam, pietiekama attiecība, laba attiecības starp šo te sēdus pozīciju, kas jums ir, un pietiekama kustība, aktivitāte, sportošana, regulāri to darīt. Es redzu, ka jūs man acīs skatāties. Sekot svaram un svara kontrole, teiksim, tas, kas ir ļoti nozīmīga tēma mums. Arī, ja mēs paliekam maskustīgi, paliekam vecāki, tad parasti jūs paskatāties uz saviem radiniekiem, viņi paliek arī lielākie, tas vienmēr arī padziļinās vēju problēmu iespējamību, tad arī vecumdienās varbūt vislabāk to var ievērtēt Japānā, ja jums kādreiz nākās būt, jūs redzēsiet, ka tur arī daudzi veci cilvēki, viņi nenozīmē, ka viņi divreiz lielāki nekā tie jaunie cilvēki. Viņi paliek tikpat kompakti un nelieli un plāni, ja kā bija. Tas arī, protams, ka noteikti arī veicina to, lai neveidotos nozīmīgākas venozās mazspējas formas. Mēs vairāk kārt minam vēnu problēmu. Es ar vēnām neesmu pirtī sēdējis un pļāpājis par problēmām. Kā es varu zināt, vai man ir, vai man nav? Un klīst arī tādas runas, un varbūt tas ir mīts, ka tā jau īstenībā tikai kosmētiska problēma ir. Nu, tas ir līdzīgi, man tā kā ļoti patīk tas salīdzinājums ar zobiem, ja, jo visiem ir tā kā zobi, bet neviens arī pirtī ar zobiem tā kā sēdējis nav blakus, ja, bet zobi tik un tā visiem ir. Nu jā, bet man sāp viņas, zinu, kad man ir problēmas ar zobiem. Bet var gadīties, ka mēs jau dodamies, tas bija kādreiz, ja mēs pasmies 100 gadu atpakaļ, tad cilvēks devās pie zobārsta, kad viņam sāpēja. Šobrīd viņi dodās pie zobārsta tad vienkārši, lai iztīra kārtīgi. Vai, teiksim, arī brīdī, ja kāds saka, bet ziniet, jums ir caurums, bet jūs teiksiet, nē, man nesāp. Un es neārstēšu to, jo man jau sāpes vēl nav. Tad jūs saprotat, ja es neārstēju tagad, kad man nesāp. Tāpēc tam, kad sāpēs, tur būs daudz jau lielāka tā ķibele, un tur krāmēties vajadzēs ilgāk, kur gadīties arī tas būs izmaksās dārgāk, un es ātrāk palikšu bez zobiem. Un faktiski noteikti neviens jau ļoti tāds iedvesmots nav ātri palikt bez zobiem. Tas jādomā, gan tā ir. Un līdzīgi ir arī ar vēnām. Vēnas vislabāk mēs varam ārstēt tad, kad jūs vēl nezināt, ka jums ir vēnu problēmas. Tad, ka jums parādās kaut kādas pirmās sūdzības, ko es aizstu, jā, es palieku vecs, kad es palieku, ir normāli, ka tās kājas ir smagas, vai ka dienas beigās kājas satūkst, jo es jau esmu vecāks palicis. Bet īstenībā tas ir tas brīdis, kad parādās kaut kādas nelielas sūdzības, ka būtu jāiet pie ārsta, jālūdz viņa palīdzība, lai viņš izmeklē ar dažādām mūsdienīgām metodēm jūs kāju asinsvadus, un tad iesaka, vai tur ir kāda problēma vai nē. Nu, Kaspars saka, ka viņš ir mēnām un nav sēdējis pirtī, bet es gan esmu sēdējis pie galda tajā pašā bērnībā, gan ar vecmāmiņas kompāniju, gan reizēm ar vectētiņu kompāniju. Un jautājums un sarunas par vēnu problēmām bija tikai pie dāmu galda parasti. Nu, ka meitenes vakarēja, tad izrunāja par to, ka kājas un tur kāpostu lapu uz ceļgalu, un visādas metodas es zinu tieši no sieviešu gala. Distanču slēpju smēri arī uzved uz kājām. Pie džeku galda nekad dzīvē pie garāžas nepacēlās jautājums, tad tiešām ir tikai sieviešu problēma. Nē, ir bijusi tur veču kato vēnām, ir bijusi medībās tāda. Tas ir atkal patiesība, jo vīrieši ignorē to. Bet kāpēc? Tāpēc, ka jūs paskatījāt, jūs jau viņu nekad svārkos neesat redzējusi, vai nekas par? Jā, šortos jau ir. Bet arī ļoti maz. Teiksim, salīdzinoši sievietēm tomēr ir tāda tendence eksponēt savus kājas. Tātad viņas mēģina visu laiku izrādīt savus kājas dažādās formās. Un, protams, viņām ir ļoti būtiski, kā izskatās viņu kājas, ja viņas rāda kājas. Un, protams, ka viņas daudz vairāk tendētas doties un arī risināt šīs problēmas, jo var gadīties, ka tas slikti izskatās, vai, teiksim, ir pagājis kaut gads vai kaut kāds laiks, un ir parādījusi kaut kāds vēnu zīmējums, redzamas vēnas, ja, kas slikti izskatās, un viņi dodās un risina to. Vīrietis, ko dara? Uzvelk biks. Un problēmas nav. Jā, bikses. Ja, vienkārši biks. Ir biks, ja, problēma nav. Bet statistiski, ja mēs skatāmies no pētījumu viedokļa, lieliem tādiem starptautiskiem pētījumiem, kur daudz cilvēki pētīt vienādi. Tā problēma ir vienāda. Vienīgais tas atkal, kad sievietes epilē kājas, tātad sievietes vēl ko dara, viņas noskuj no spalvas no kājām. Vīrieti, vai jūs esat? Jā. Peldētāji vienīgi. Vai jūs esat redzējuši kādu vīrieti, kurš epilētu kājas? Jo, teiksim, tādā brīdī, ja vēl kājas ir apaugušas ar bagātīgu apmatojumu, vēl daudz grūtāk ir redzēt vēju. Faktūra izceļās mazāk. Bet tas nenozīmē, ka nav. Tas vienkārši saistīts ar to, ar mūsu, teiksim, tādu dzīvesveidu, cik mēs to eksponējam, cik tas ir nozīmīgi mums, bet
Bet no otras puses, ja mēs skatāmies tīri medicīniski, abiem diviem pilnīgi vienādi. Vienīgais vēl, kas ir svarīgi, to, ko runājot par to sēdēšanu pie galda, ko jūs teicāt, tad, protams, kad sievietes arī daudz vairāk rūpējas par savu veselību. Paldies. Vīriešiem nav tas raksturīgi. Paldies, ka novērtējat arī to. Tas arī interesanti. Jā. Par vīriešiem rūpējas viņu sievas. Un visbiežāk tā situācija tāda, ka vai nu var gadīties arī kādu darba kolēģi vai draugu, es te tikko dzirdēju viņus, bet, ziniet, tev kāds problēmas ar vēnām, aizēji izmeklējies. Tas ir tas signāls. Tas ir arī ļoti forši, bet vai mēs esam pareizā laikā pie tā nonākuši, jo tūlīt tuvojās pavasaris, tūlīt būs tas kāju atsakto periods, un varbūt pie doktora ir jāiet tieši rudenī, kad jau tās bikses ir tuvāk, lai pēc tam, ja, teiksim, ir operācija, lai nav tā, ka tās rētas, es vispār neiztēlojos, kā tas ir, vai tur ir ilgs tas atlapšanas periods. Cilvēkam ir raksturīgi, ka viņš kaut kādu informāciju dzird tikai tā, ka viņam tas ir aktuāli. Aktuāli cilvēkam paliek kaut kas tad, kad būs tūliņ atkal jāeksponējās. Kurā brīdī cilvēks mēģina vairāk eksponēties, par ko jūs šobrīd domājat? Jūs domājat, ko es darīšu vasarā? Jā. Tagad ir ārā ziema, laiks ir nekāds, bet tūliņ sāksies vasara, burvīgs laiks, man būs pavadīšu ar ģimeni, došos uz pludmali. Ko es daru pludmalē? Es noģērbjos. Tātad man atkal būs jānoģērbs, jāuzliek palkustības un atkal būs jāeksponē. Un tad paskatās sievieti parasti uz savām kājām, neizskatās labi. Draugi nav labi, kaut kas ir jādara. Un tas ir tas brīdis, kad parasti arī cilvēks dodās un risina. Tad tas visbiežāk tas ir pavasaris. Jo pēc tam atkal rudenī it kā būtu jēdzīgi sākt to darīt rudenī. Bet cilvēks nekad nedara to tanī brīdī, kad viņam vairāk tas nav aktuāli. Jo tūliņ būs ziema, kam es eksponēšos, atkal es sēdēšu cauru dienu un strādāšu, kurš tad redzēs manas kājas, un cilvēks to nerisina. Tad faktiski šis periods ir noteikti ieteicams, un mēs varam ar mūsdienīgām metodēm panākt ļoti labu uzlabojumu, tur, teiksim, 2 līdz 6 nedēļu laikā, un arī nonākt pie būtiski estētiski uzlabojumu. Tā ka šis būtu tiešām tas pareizais brīdis, kad būtu jādodās, jāizmeklē un jārisina tās problēmas. Es te arī vilktu paralēls ar autotehnisko apkopi, jo tur jau var bieži vien es nemaz nenojaušu, kas manam autiņam ir vai nav kārtībā, un reiz gadā aizbraucot, tad es pats vismaz uzzinu. Nu, tad, ja arī tev liekas, ka man taču viss ar vēnām ir kārtībā, liek reizi varbūt arī vajag pārbaudīt un saprast, kas ir kas. Vai ārstēšana ir vienreizējs process, respektīvi, tos 2-6 nedēļas vai mēnesis to daru un pēc tam par to var aizmirst uz mūžu? Vai tas būtu skaisti. Es arī sapņoju visu laiku, kas varētu aiziet vienreiz pie zobārsta un uz visu turpmāko dzīvi. Vai friziera. Vai arī nebūtu slikti. Ja? Iedomājies, kāds ietaupījums. Jā, sirmie mati tiek nokrāsot un viņi neatgriežās. Iekonservēt kaut kā. Mēs varētu ieguldīt cilvēku formalīnā, piemēram, viņš ir iekonservēts uz nākošiem 1000 gadiem tādā stāv. Nē. Ja mēs turpinām dzīvot, un tad mēs mainamies, jo to, ko arī jūs sākumā teicāt, ir tas, kad vecmāmiņa, vectētiņš, tā tālāk, kas notiek parasti, mēs transformējamies. Un no tāda jauna cilvēka, no bērna mēs transformējamies. Jums izdodās, protams, nodzīvoties līdz tiem 70, 80 vai vairāk gadiem. Un kas ar mums notiek? Mēs paliekam krunkaini, mēs paliekam veci, mainās mūsu ķermenis, mūsu skelets mainās un notiek ļoti daudz izmaiņas. Tas pats notiek arī ar vēnām. Tas nozīmē, ka, protams, to, ko mēs šobrīd varam izdarīt, mēs varam ļoti noturīgi izārstēt to konkrēto problēmu. Bet mēs nevaram nekādā veidā jūs iekonservēt un padarīt nemainīgu uz nākošiem 50 gadiem. Tas nav iespējams. Tātad tā jēdzīgā pieeja ir atkal man jāvelk paralēls ar stomatologu apmeklējumu, kad vai arī tehnisko apkopi mašīnai. Ja mēs gribam, lai tā mašīna ripo, vai lai gribās, lai mums tie zobi labi kalpo un mēs varam daudz kaut ko apēst, mums tomēr būtu prātīgi reizi gadā vismaz aiziet nokontrolēt, vai tur nav kas jauns parādījies, jo ļoti daudzas lietas, kā jau mēs nevaram paši vēl izprast, vai tas ir sākotnēji, un tajās sākotnējās stadijās, kad tieši ir vislabāk ārstēt šīs te vēnu saslimšanas. Mums vēl nav nemaz tādas izteiktas simptomāti, mums nav tās lielās sāpes, jo tāda vēnu saslimšanas ir zināmā mērā viltīgas saslimšanas, mums tādas akūtas sūdzības parādās tikai tad, ja jau ir
trombozi attīstās, kad vēnes aizpildās ar trombiem, un tad ir sāpes un pietūkums kājā. Vai arī izveidojas jau, teiksim, izteikti tādas ādas izmaiņas kā trofisks čūlis. Tad šī čūla brūce, kas sāp uz kājas, ja jūs atceraties, varbūt senatnē, ar ko asociējās tāds vecs cilvēks, viņš asociējās, ka viņam bija tāda lupatiņa apsiet ap kāju. Jo visbiežāk tur bija brūcīt ap kāju. Un tur bija čūliņa, kas nebija saistībā ar to, ka vēnes netika ārstēts, bija izveidojusies čūla, un tad tas cilvēks pats pārsien un uzsien tādu lakatiņu ap potīti. Un tad tie vecie cilvēki, viņš tur asociēs, ka viņam ir tur tāds apsiets, kāds pārsējiņš, lakatiņš ap potīti uzlikts. Tas bija tad, bet līdz tam nebūtu vēlams nonākt. Pareizi būtu doties saulaicīgi, risināt šīs problēmas un līdz šādai situācijai nenonākt. Paldies! Noslēgumā vēl vienu jautājumu gribu uzdot. Iz dzīves nesen bijām teātrī un teātros, kā nu kurā tie krēslu tur ērtība atšķirās, bet apsēdāmies un tā, un sieviņa kā sakrustoja kājas, tā visi izrāda arī noskatījās ar sakrustotām kājām. Un man pie sevis piezagās bišķi tāda doma, vai tas ir asinsritei veselīgi un ok, vai šis veicina arī kaut kādā mērā to, kas notiks ar mūsu vēnām. Jo man pašam arī bieži vien ir ērti sakrustot, un es pat nepamanu, cik ilgi es sakrustojos tās kājas. Viena pār otrai pārmet. Jā, te man jāsaka, ka te vienmēr tie jautājumi, standarta jautājums ir par, vai manai sievai, ja viņa staigā augstos papēžos, vai tas ir tā labi, priekš veselības. Vēnu veselības. Vai būs tas stāvošie augstie papēži, vai būs augstie papēži, kuriem arī var pārvietoties. Ja? Protams, kad, kā jau mēs runājām, var darīt visu, var arī krustot kājas. Tam nav tāda pētījuma, kas liecinātu, ka tiem cilvēkiem, kuri krusto kājas, kaut kas būtiski būs sliktāk, vai ne? Vai tie, kas nodarbojas ar jogu, tad viņi vispār būtu viņam briesmas. Ja iedomājamies kādās pozās, lotos pozās, tur ilgstoši sēž jogas cilvēki, kas nodarbojās, tad viņam tur vispār nekas necirkulētu. Ja? Bet taisn otrādi viņam, kā izrādās, ka viss daudz labāk vēl cirkulē nekā visās citās pozās. Būtiskais ir svars, kustības, tātad pietiekama kustība, aktivitāte, maiņa, tātad ilgstoši vienā pozā varbūt nesēdēt, un ja mēs gribam, mēs varam valkāt gan augsts papēžus, gan visu kaut ko vienkārši saprāta robežās, lai mums, jo uz ko tas ir balstīts, ja mums ir sirds, kas pumpē asinis, arteriālās asinis pa visu ķermeni, vai jūs esat kādreiz iedomājušies, kā vēnas, pa vēnām asinis nonāk atpakaļ sirdī. Ir tīpaši, kad jūs sēžat vai stāvat, jo jums jau tajās pēdās sirds, tāda perifērā sirds nav ierīkota, kas arī pulsētu un pumpētu atpakaļ, un tur vēl pretēji gravitācijai tam jānotiek. Jo tas faktors, kas atkal nodrošina atpakaļ plūsmu vēnu asiņu, pa vēnām atpakaļ plūsmu uz sirdi, tā ir muskulatūra un locītavas. Ja, tas nozīmē, ka muskulatūra nedarbojās. Tas ir, iedomājieties situāciju, jūs lidojat lidmašīnā un guļat sēdus, vai braucat autobusā vai mašīnā un guļat sēdus. Kas visbiežāk notiek kāds fenomens? Notirpst kājas. Notirpst vai paliek satūkst kājas. Kājas paliek resnas. Kāpēc? Tāpēc, kad ir traucēta venozo asiņu atplūde. Tātad, ja attīstās kāja tūska, ja ir ilgs mazkustīgums, tad ir kompresijas zeķis, ko būtu ieteicams valkāt, jo tas veicina atpakaļ plūsmu un, protams, kustības. Skaidrs. Pavasarim ļoti piestāv tāda kustēsimies un priecāsimies par dzīvi, lai soļi tādi viegli būs nes pretī vasarai. Paldies, pie mums ciemos bija profesors Uldis Mauriņš no Dr. Mauriņa klīnikas. Un tad... Paldies. Paldies ka uzklausījāt. Un paldies par padomiem. Tagad zināsim vismaz. Jā, tiekamies pie jums. Jā, paldies. Paldies.